zīmju galvenā īpašība ir galvenā zīmju īpašība? Ir kāda zīmju galvenā īpašība? Zīmju galvenā īpašība ir tā, kad viņas ir kā kastītes, kā lauciņi. Kā kastītes, kā lauciņi tādi, un kā spoguļu šķautnes, uz kuras mēs redzam, te ir viena šķautne, šeit otra šķautne, uz kuras mēs redzam, skatāmies šeit viena realitāte, skatāmies šeit otra realitāte. Un zīmes izsaka to, caur kādām dzīves sfērām, caur kādiem dzīves rakursiem, praktiski šīs te enerģijas planētas, no kā sastāvam mēs visi, teiksim, tāpat kā ir čakras, tā mūsu likteni veido planētas, kur viņas griežās, es nezinu. Saka, ka cilvēks ir mikrokosms, tur augšā ir makrokosms, tur riņķo ap sauli, kur riņķo viņas, kā saka, es nezinu. Bet zinātāji, tie, kas izsaka pieņēmumus, viņi saka, tāpat kā Saules sistēmā ir sfēras, katra planēta orbīta veido sfēru, tā arī mums iekšā ir tādas sfēras, Merkūrijas sfēra, Saturna, Marsa, sfēra, Veneras un Merkūrijas sfēra, Saules sfēra atrodas iekšpusē mums, iekšpusē, in corpo, iekšpusē ķermeņa, un ārpusē atrodas Marsa, Jupitera, Saturna, un, protams, tur, kur ar rokām nevar aizsniegt, bet tikai ļoti gaišiem cilvēkiem, ārkārtīgi gaišiem, starojošiem, tādiem kā Jēzus un Buda, tās ir sfēras, kas iziet ārpus auras robežām. Tur ir tālāk ir Urāns, Neptūns, Plutons un vēl tur atklāja, saka, kad atklājuši planētu. Bet, kad jūs strādājat ar astroloģiju, jūs saskaraties, atverot astroloģijas programmu Z, ar tādu jocīgu lietu. Un tā jocīgā lieta ir, ka sākuši rēķināt astroloģiju kādreiz senlaikos, bija planētām spēkus. Sākuši bija rēķināt labvēlību, nelabvēlību, sniedz spēkus. Šo te afētiku viņa māca astroloģiskajās skolās, īpaši uz afētiku planētu, vai viņa ļauna vai laba. Vai viņa ļauna vai laba. Uzsvaru liek tāds Pāvils Globa astrologs, viņam ļoti patīk uz to likt uzsvaru ļaunās planētas, labās planētas. Bet patiesībā planētu spēku var noteikt. Planētu spēku noteikti var, tikai to planētu spēku nosaka kaut kas cits. Kaut kas cits, šodien mēs runāsim par kaut ko ļoti neparastu astroloģijā, par ūdensvīru laikmetu astroloģiju, par to, kas iespējams, kas nosaka planētu spēku. Un par vienu ļoti specifisku lietu, kas palīdz ļoti efektīgi noteikt notikumus cilvēka dzīvē, iespējamos notikumus, potenciālos, neizmantojot tranzītus. Katrā ziņā man milzīgi pārsteigums un neizpratne bija, kā kaut kas tam līdzīgs vispār var strādāt, ka es atklāju, ka tas strādā. Kā kaut kas tam līdzīgs var strādāt. Bet izrādās, kad var. Tātad bez 12 zīmēm, kas aplī ir, varbūt kaut kur jūs esat ievērojuši. Jā. Bet tikai Ivo Pūrīši nezinu nevienu. Cik tāda enerģijas lauki. 20 enerģijas lauki, ko horoskopā var ieraudzīt. Ko horoskopā var ieraudzīt. Ja zinu, kur ir enerģijas lauki. Cik viņi ir? 20 navālu lauki. Tikpat kā kalendārā. Jā, tikpat kā kalendārā. Navālu lauki. Tikpat kā... Un šie te enerģijas lauki, viņi dod, kā saka, planētām spēku, nespēku, stiprumu. Planēta var darboties ar pluszīmi, ar mīnuszīmi.
Planēta var būt ekstraverta un introverta. Bet pirms es pie tā ķeros, es gribēju pajautāt, mums jau visiem ir skaidrs par planētām viss, vai ne? Nē. Kā? Par ko mēnesis atbild, lūdzu? Par ko mēnesis atbild? Mēnesis? Jā, mēnesis par ko atbild. Par dvēseles, par sievu. Par ko atbild mēnesis vīrietim, piemēram? Par sievu. Par sievu, jā. Mazam bērnam par ko atbild, viņam nav vēl sievas. Viņam par mammu. Par mammu atbild mazam bērnam mēnesis. Par ko atbild? Un tālāk jau aizies minēšanas, nezinu tālāk. Jā. Mans versijas jau visas smalkas. Par ko atbild, kā saka, cilvēkam, kurš, kā saka, ir viens, Katreiz ir interesantāk novērtot. kurš ir viens, kuram nav arī sievas, nav viens, viņš ir. Viņam, redziet, Mamma jau visiem ir, vai tu nav tā? mamma. Tu kā tu nācis ir tā mammas? Nu, teiksim tā, ka, ja mēs runājam, tas ir manas personīgais viedoklis. Nu, mamma ir, tu viņai, kā saka, palīdzi un viss tā tālāk, tev ir jāpalīdz, viņa tevi uzaucināja, tev ir arī viņai jāpalīdz. Kad viņai jau iet, kā saka, gada, kur nelikties, tā ir dzīve, kā saka, uzbūvēta, kaut kā nevaram mēs tā nomest, kā saka, no rēķina. Bet praktiski... Kā ir, ka jāpaņem? Praktiski... Tad viņi nemaisīs, kas bet praktiski... Ja cilvēks, kā saka, ieliek savu dvēseli, piemēram, ja vīrieti ieliek savu dvēseli, kā saka, mammā, ja mamma viņam simbolizē vēl pēc 18, pēc 16 gadiem, mamma simbolizē mēnesi, tad ļoti bēdīgi ir. Ļoti bēdīgi ir, jo notiek, kā lai to pasaka, viņš nav pārāvis nabas saiti, un tas nav īsti, kā saka, labi. Ko jūs dzīvnieku pasaulē esat redzējis, ka pieaudzis zvērs, kā saka, ar mammas, kad dzīvnieks vispār staigā ar mammu, neesat redzējis nekur dzīvnieku pasaulē. Jūs dzīvnieku pasaulē esat redzējuši, ka ļoti daudz dzīvnieki ir uzticīgi viens otram. Tur pingvīni, lapsas, daudzi putni. Bet nekur neviens nestaigā ar mammām. Dzīvnieku pasaulē viss, tikko tu lidot iemācījies, viss no līgzdas ārā un ok. Un būtībā visās attīstītās, kā saka, kultūrās, kā saka, kur cilvēki ir, jo mazāka kultūrā ir cilvēka, kā saka, atkarība, jo mazāka ir kultūrā cilvēka atkarība no mammas, jo augstāks ir viņa dvēseles izpratnes koeficients. Tāpēc, ka tad mēnesis darbojas caur to, kad viņam ļauj, kā saka, ieraudzīt, kā saka, savu dvēseli, savu būtību. Mums visiem ir kosmiskā mamma, nav svarīgi, kā viņu sauc. Galaktiskais visums, pasaules dvēseli, jaunava Marija, nav svarīgi, kā sauc. Izīde, kā teica senie eģiptieši. Kaut kas, kas, teiksim tā, piešķir mums dzīvību, dod mums dzīvību. Labi. Tātad. Viss tas ieslēdzās, un tagad pat cik ieslēdzās viss, es varu droši ķerties pie galvenās šo te nodarbību tēmas. Kuriem vajag astroloģijas nodarbības, man par iepriekšējām 4 dienām ir šeit. Es varēšu ierakstīt flešā, ja fleša ir līdzi, kādam nav par iepriekšējām. Bet tas jau ir tikai audio. Tas ir audio. Video arī ir? Video nezinu. Tātad. Veram vaļā. Nevajadzēja man šito vērt, vajadzēja citu vērt vaļā, kāpēc šito atvēru, ne tā atvēru. Tagad, aizvērt tikai tā. Bet aizvērt nevarēšu. Tātad man jāver šis te vaļā un jāpārslēdzās. Tas ir
astroloģijas, tas ir zodiaka uzbūve, un šī te ir šo te enerģētisko lauku uzbūve, kas ir atrodas neatkarīgi no zodiaka, vēl ir enerģētiskie lauki, 20. Viņas kā viņas stutē uz asīm? Viņi stutējās uz asīm, redziet, kā viņiem ir drusciņi citas robežas šiem enerģētiskajiem laukiem. Viņiem ir citas robežas. Bet ir kaut kādi, kas nav uz asīm. Nu, lieta ir tāda, ka astroloģiskās zīmes, tas ir spoguļi, kas iet, šeit ir pavasara saulgriežu punkts, atdala, pavasara saulgrieža punkts atdala zivju zīmi no aunu zīmes. Bet pēc šīs te viņš atrodas Čūskas navāla viduspunktā, Čūskas enerģijas lauka viduspunktā. Atrodas šis saulgrieža punkts. Un rudens saulgrieža punkts atrodas Ērgļa navāla viduspunktā. Tieši šīs te viduspunktos ir maksimums enerģijas ir zīmi viduspunktos. Ir maksimums enerģijas šīs viduspunktos. Un viņu atrašanās vietu jūs, protams, paši varat diezgan viegli izrēķināt viņu atrašanās vietu šo viduspunktu. Šeit ir ļoti skaidri redzams viņa attiecība pret zīmēm. Viduspunkti ir tādi, kad nulles svari, 0 vēzis, 0 mežāzes un 0 auns. Tas ir viduspunkts Čūskas, Ērgļa, Suņa un Ahau navālam viduspunkts. Nākamajiem navāliem viduspunkts ir 18 grādi svaros, aunā, vēzī un mežāzī kardinālajās zīmēs. Tie ir viduspunkti 18 grādi šeit, 18 grādi šeit, 18 grādi šeit. Tie ir viduspunkti radošajam krustam, jeb aizdedzes zīmēm, jeb tās, kas aizdegās, kas uzsākās procesus, teiksim tā. Ja šīs vietās atrodas planētas, viņas, varētu teikt, kā mēs viņas varētu teikt, viņas ir uzliesmojošas. Uzliesmojušas, viņas ātrākās, tā kā aizdegās viņām tāda enerģija. Tālāk iet fiksētās, arī šeit, arī maiju astroloģijā šos te navālus, viņus sauc par motora krustu, jeb sirds krustu, jeb to, kas rada kustību, rada enerģiju, vilktspēju, kas dzen griežas priekšu procesus bez apstājas, tā kā sirds, tā kā motors darbojas. Un tie ir no 27 grādiem vēzī sektors līdz 15 grādiem lauvā, no 27 svaros līdz 15 skorpionā, no 27 grādiem mežāzī līdz 15 grādiem ūdensvīrā, no 27 grādiem aunā līdz 15 grādiem Kas ir tie krāsainie sektori, kas ir apkārt aplīti? Tie ir tie spēka sektori. Nē, tie jā, Ziemeļi, austrumi, dienvidi? Tie lielais kvadrāts. Šitas te? Jā. Te vienkārši debesu puses, kā saka, austrumi, ziemeļi. Debesu puses nosacīt, kas ir apzīmētas. Šeit, kur saule iet vasarā, šeit mēs redzam dienvidi, saule iet vasarā, sākās ar Lamatu, beidzās ar Tur, kur saule iet ziemā, mēs redzam ziemeļi, sākās ar Ecnu, beidzās ar Ik, vējš šeit saule iet ziemā. Viņas tā apzīmē, liekas, kā saka, otrādi, kad šeit indiāņu matriksā, jums ir rasties, kā saka, dīvaina uztvere, kad indiāņu matriksā jums ir apzīmēts, jūs skaidri zinat astroloģijā, ka auns ir austrumi, vai ne? Un jūs zinat no šīm te zināšanām, kad austrumi ir sarkanā krāsā indiāņiem, un zinat, ka svari tie ir rietumi. Šeit šīs krāsas ir otrādi vietām samainītas. Viņas tā arī samainās vietām, tāpēc, kad
princips, kur ir nošifrētas šīs zināšanas. Tātad, jūs iedomājaties, kad praktiski šīs zināšanas ir Meksikas karogā nošifrētas. Meksikas karogā ir ietverts pašā centrā acteku valdnieku ģerbonis, acteku valsts standarts, kurš attēloja ērgli, kas tur savā knābī čūsku. Un visas sakrālās piramīdas bija orientētas tā, kad notika zināmi saules gaismas efekti 21. martā un 23. septembrī šīs piramīdās. Viņas bija orientētas tā, lai būtu skaidri vienmēr redzamas pavasara un rudens saulgriežu dienas. Pavasara saulgriežu diena, rietumi noriet, tumšs zils. Tas ir 21. marta čūskas zvaigznājs. Čūska, tas ir kukulkana diena indiāņiem, kad debesu čūska nolaižās uz zemi. Viņa nolaižās uz zemi. Zeme šķērso saules ekvatoru un aiziet uz leju. Zeme aiziet uz leju. Šeit zeme ir dienvidos. Tad kausā viņa atrodas lejā, saule augšā, viņa smeļ enerģiju. Viņa smeļ enerģiju, viņa atrodas piesātinātības zonā. Tālāk, kad ir rudens saulgrieži, zeme atkal šķērso saules ekvatoru, bet viņa aiziet uz augšu. Tāpēc šo punktu atzīmēja ērglis, saprotiet? Ērglis, viņš paceļās spārnos, viņš lido uz augšu. Un šeit, kur, pats interesantākais pēc tam jums, kā saka, paskaidrošu, cik interesanti vispār vēsture uzbūvēta. Un šeit zeme ieiet baltajā zonā, kas it kā apzīmē ziemeļus, bet baltā zona, tas ir, kad zeme viņa paceļās virs ekvatora. Un viņa ieiet tādā zonā, mēs atrodamies, kur vairāk ir nevis tādas dzīvās krāsainās enerģijas, bet vairāk garīguma. Vairāk tādas augstas enerģijas. Tāpēc mēs Ziemassvētkos svinam svētkus vēl joprojām, kas saistīti vairāk ar garīgumu, ar tādu dvēseles izpratni. Jāņos svinam svētkus, kas saistīti, kā nu kuram? Ar alu. Ar alu, jā. Visu ko. Kas pie alas. Ar šašliku. Ar šašliku. Jāņos. Tik augsts, ka šņauj. Un pats interesantākais ir tas, ka praktiski šī te matricā, kur mēs redzam, tu devi man iespēju drusciņi parunāt par dažām lietām, kad uzprasīja par tiem 4 kvadrātiem. Tad interesanti ir tas, ka piemēram ķeltiem gada sākumi un lielākie svētki latviešiem atrodas šeit enerģijas zīmju viduspunktos. Tur, kur suns, tur latvieši, kā saka, svin Jāņus, tur, kur Ziemassvētki latviešiem, tur ir hau, tur, kur mārteņi, tur ir men ērglis, un tur, kur mēs svinam lielo dienu, tur ir čikčančūska enerģija. Bet ķeltiem ir savādāk. Ķeltiem lielākie svētki ir šīs te punktos. Ķelti sagaida jauno gadu, kad ir pārēja no kabanu uz ecnabu enerģijas lauks, skorpiona vidū. Šeit viņi sagaida jauno gadu. Un otrie lielākie svētki, ja viņam ir pretējais, ja šeit ir Samhains, tagad svin Helovīnu. Bet praktiski Helovīns ir novirzījies. Īstais Samhains bija, ziniet, kad Zeme šķērso šo te punktu? Vai Saule atrodas Skorpionā un nosacīti Zeme šķērso šo te punktu? Zeme šķērso to punktu un Saule atrodas Skorpiona vidū 7. novembrī. 7. novembrī, pats interesantākais Padomju Savienībā, kad bija 7. novembris, viena no lielākajiem valsts svētkiem svinēja ķeltu jauno gadu reālo, kad druīda tradīcijā ir jaunais gads. Un pats interesantākais pretī, kur es tūlīt aizmirsu, Beltains vai Imbolgs atrodas. Nē, Imbolgs ir ziemā. Beltains otrie lielākie ķeltu svētki, kad saule ieiet vasarā. Tas ir 9. mājas. Kāpēc nesvin 8. māju? Lieta ir tāda, visi saka, kāpēc Padomju Savienībā svinēja 9. māju, ja praktiski Vācijas kapitulācija tika parakstīta 8. 9. mājas ir Beltains.
neviens daudzi nezina, kad pēc tam, kad viss okultisms tika aizmirsts un, teiksim tā, viss tika nonivelēts, tad arī šī ko tagad sauc par ļaunumu impēriju, viņa sagruba. Bet sākumā viņa bija balstīta uz reāliem okultiem parametriem. Tur viss bija ļoti precīzi norientēts pēc debesu pusēm. Galvenie valsts svētki bija uz asas, kā saka Samhains Beltāins, kur ir druīdu svētki lielākie. Tā kā viss kārtībā. Un šīs punktos vēl joprojām ir interesanti ievērot, ka šīs punktos vēl joprojām notiek ļoti lieli svētki. Tikko saule ieieta. Redziet, šeit, es jums pateikšu datumus, šeit ir 7. novembris, 9. maijs, un šeit bija, kur pārēja no Ebus Ben, ir 7. augusts. Ievērojiet zīme Ben, šeit iet Ben zīmes enerģija, niedre, kas paceļās, zināmā mērā Latvijas simbols, niedre, kas paceļās, niedre, kas iet uz mākoņiem, garā pupa, niedre, simbols, kas savieno zemi ar debesīm. No 7. augusta, tur 19 dienas zeme atrodas šī sektorā. Šī sektora centrā ir praktiski lielākie Latvijas reliģiozie svētki. Tieši Latvijā lielākie reliģiozie svētki ir 15. augusts, Marijas debesu braukšanas diena. Tāpēc, ka Latvijā ir aglona. Neviens nedur uz aglonu, ne Lieldienās, ne Ziemassvētkos. Visi tur iet uz 15. augustu. Un praktiski svētceļojums arī kaut kur 7. 6. Viņš sākas ebzonā. Klasiskie svētceļojumi iet 2 nedēļas. Viņi sākas ebsektorā, kad ir ceļš. 31. jūlijā klasiski sākās, lai 2 nedēļas būtu ceļā. Un 14. augustā, kad ir Ben Navāla viduspunkts, viņi visi nonāk aglonā. Un šīs enerģijas zonas, viņas ir Latvijai ļoti nozīmīgas. Un tagad apskatieties, 2 enerģijas lauki, vienīgās zīmes, ko dala uz pusēm enerģijas lauki, viņas ir fiksētās zīmes ūdensvīrs, vērsis, skorpions un lauva. Viņas dala uz pusēm. Praktiski 3 grādi tur pāriet no katras zīmes, vēl 3 grādi pāriet Ben zīme Jaunavā un pāriet Vēzī. Un tagad ir viena lieta ļoti interesanta, jūs varbūt ievērojiet. Jūs ievērojiet, ja jūs strādāsiet daudz ar kartēm, vispirmais tikai, kad es uzzināju par šo sistēmu, kad man atvērās, es sapratu vienu lietu. Kāpēc tie, kas ir dzimuši pašā jaunavas sākumā, viņi it kā neizskatās īsti kā jaunavas? Saprotiet, pirmie 3 grādi. 25. 26. februāris, viņi nav tā īsti jaunavas enerģija, ko apraksta. Ko? Augusts. Un Vēža beigās dzimušie. Un Vēža beigās dzimušie, kas ir 21. 22. Viņi nav tipiski tāda veida, protams, viņi izpaužās tas, redziet, šeit ir jāsaprot, kad Vēzis kā zīme, viņš ir saistīts ar mājām, ar pavardu, ar jūtām, ar komfortu. Bet ar šo te izpausmi materiālajā plaknē, tas ir Vēzis. Jāsaprot ir, ka šie te enerģijas lauki, viņi patiesībā ir tie, kas vairāk piedod tām planētām tieši enerģētiskās īpašības. Tātad nākošajai zīmei rezultativitātes navālam, es pateikšu, šitiem navāliem, kas ir navigācijas navāli, viduspunkts, centrs, būs 24 grādi lauvā, 24 grādi skorpionā, 24 grādi ūdensvīrā un 24 grādi vērsī, fiksētajās zīmēs. Un fiksētā zīme it kā dalās enerģijas lauks uz pusēm. Un tāpēc viena puse lauvas zīmes ir viens lauva un otra puse ir cits lauva. Lauvas zīme tipiski dalās 2 daļās. Tā lauva, kas ir pirmā puse. Ko? Kurā datumā? 7. augustā.
Tā pirmā puse, kas ir lauva, viņa vairāk ir piesātināta ar to enerģiju. Nu, teiksim, jā, viņam gan tiem patīk zīmēties. Bet pirmā puse ir piesātināta ar enerģiju. Jūs par šīm enerģijām varat visos informācijas avotos, kas saistīti ar mūsu toltiku kalendāru. Tur ir pietiekoši daudz uzrakstīts par šīm 20 enerģijām, kā viņas darbojās. Un šī lauvas puse, viņa ir dienvidu enerģijā, viņa ir siltāka, viņa ir mīkstāka. Un visas planētas tur ir mīkstākas. Viņa ir vairāk, teiksim tā, vairāk piestrāvot ar dienvidu enerģiju, ar sauli, ar gaismu, ziniet, tādu jautrību. Otrā lauvas puse, tas ir bēna enerģija, tas ir tā enerģija, kas vadīt komandē, tas ir tas lauvas aspekts, kas lauva, nu, ķipa zvēru valdnieks, nu, apmēram tā. Tā jau ir bēna enerģija, tā otra. Ko? Austrumi. Tāpat skorpions. Kabanu necnap dala skorpionu uz pusēm. Pirmā skorpiona puse, viņa vairāk ir saistīta, kā lai to pasaka, ar kabanu enerģiju. Tas ir tas, kas vāra, kā izpaužās planētas. Protams, tas izpaužās jūtu sfērā, bet tur ir tā enerģija, kas visu laiku cilvēkam vāra tās jūtas. Viņš patstāvīgi atrodas tā enerģetiskajā spriedzē jūta, patstāvīgi atrodas. Viņš, kā saka, ķipītās jūtas. Otra puse, kā skorpiona, tā ir reicinaba enerģija, kas vēl ieiet 3 grādi vēl strēlniekā ieiet. Tā ir tā skorpiona puse, kas vairāk ar maģiju saistīta. Otrā puse. Starp citu, starp skorpionu un strēlnieku atrodas tā mistiskā čūskneša zona. Ja jāraksturo, tad čūskneša zona, tas, ko klasiskā astroloģija apraksta čūsknesī, klasiskā astroloģija apraksta 24 grādi skorpionā, tur ir čūskneša zona. 24 grādi skorpionā ir reicinaba enerģijas centrālais punkts. Tāpat arī dalās, kā lai to pasaka, uz pusēm ūdensvīrs, un arī ļoti planētas iegūst īpašības. Pirmā puse ūdensvīra līdz 7. februārim. Bet jūs jau astroloģijā skatāties kartē planētām. Ir ikvējš, te ir tie trakie, saprotiet, bezšabašnija ūdensvīri. Bezšabašnija ūdensvīri. Tie, kas ir ūdensvīri, no kuri urāniskie ūdensvīri, ja astroloģijas, jā. A otrā puse ūdensvīri ir pavisam savādāka, tie ir akbaļi. Tie ir pilnīgi dziļie ūdensvīri, tie ir akbaļi mums sēdēja ūdensvīri. Tas ir otrās puses ūdensvīrs. Tie ir ūdensvīri, kas ir iekšā, saprotiet, ļoti, kā saka, dziļi. Tie ir tie, kas nes to dzīvības un nāves ūdeni sevi. Citi ūdensvīri. Vērsi skatāmies. Pēc klasiskiem aprakstiem visnībā parasti raksta tieši arī, ka pirmajā pusē mums tie kā vietas vairāk, introverti, ekstraverti, jūs to vēl redzēsiet šeit, kā saka, sīkāks dalījums. Viņu varēs redzēt. Jūs redzēt, šeit ir plusi un mīnusiņi šī tabulā ļoti būtiski. Plusi un mīnusiņi tur salikt. Un plusi. Tātad, vērsis arī dalās uz pusēm, tur, kur ir lielākie ķeltu svētki, viena no lielākajiem ķeltu svētkiem, jā, Beltēns tur bija, Imbolgs bija ūdensvīra viduspunktā un vietas. Šeit... Dalās tikai tajās vietās, kur ir... Jā, tikai fiksētās zīmes dalās tieši uz pusēm. Piemēram, pārējās zīmēs, mutablajās zīmēs un kardinālajās zīmēs veseli 3 enerģijas lauki, ietilpst. Fiksētajās zīmēs tikai 2, bet viņi ļoti izteikti ir enerģijas lauki. Tas ir, otrā puse ir saistīta ar fiksētajām zīmēm ar navigāciju, kur iet augstumā, dziļumā, saprotiet, tāda lieta, kā saka. Pirmā puse fiksētajām zīmēm, viņa saistīta ar enerģijas ražošanu. Tur visu laiku tā enerģija ražojās. Un vērša zonā atrodas enerģija
es teiksim, vērsis nauda, materiālās vērtības. Ievērojiet, kāda navāla tur tieši atrodas divi versiji. Maņika un lamata. Maņika ir tas, kas ņem, paņem, kā saka, tirgotāju zīme. Tie, kas paņem ieguvumu, tie, kas paņem medījumu ieguvumu. Un lamata ir vērtības zīme, kas ir zelts. Rodiet, vērsis dalās, kā saka, divās, kā saka, fāzēs. Viena vērša fāze, kā lai to pasaka, teiksim tā, viena vērša fāze, viņa varētu teikt, ir, kā saka, tirgotājs, skrējēji, tādi komivojažieru vērša fāze, tie, kuri, otra vērša fāze, viņi it kā ir banķieri, tie, kas tur, saprotiet, tie, kas tur enerģiju. Pirmā vērša fāze ir tie, kas visu laiku atrodas darbībā. Tās pirmajā vērša fāzē, noskumies, laikam, tu kosmosā? Es te pats esmu. Es domāju, kā saka, tu tagad laikam domā, kam viņš? Es vēl ne to saku. Es pēc savām merkām tagad. Es vēl ne to saku, tā kā normāli. Tā tad pirmā vērša fāze, viņa ir tā enerģija, kas dzen, kas darbojās. Tie darbojas visās tādīs vērša aspektos darbojas. Kādi ir vērša aspekti? Veselība, nauda, labklājība, krāšana, materiālais. Viņi vāc visu laiku, viņi, teiksim tā, viņi krieviski būtu одержимы ieguvumiem. Saprotiet, ieguvumus paņem. No dzīves. Ko? Pirmā. A otrā vērša daļa, viņi nav одержимы ar ieguvumiem, viņi одержимы ar sevi. Skaisto labo. Viņi ir tā vērša daļa, kas, es esmu Apollons vai tur Afrodīte. Saprotiet, es esmu unikāls, mīliet man, es esmu lamata, iemiesojums, saprotiet, iemiesojums, teiksim tā. Tur, kad Venēra tādī otrajā vērša daļā trāpa. Kur ir grādi tas? No 15 versija līdz 3 dviņos. Tā ir tā otrā lamata daļa. Bet sākās ar 0 grādiem, ja? Tā zīmes tā. Pirmās zīmes nesākās ar 0. 0 grāds ir viduspunkts viņiem. Ot, kur starpība ir? Es domāju, pieņemsim, tur ūdens vīrā sākās, bet tad ar ūdens vīru 1. grādu. Nē, ar 27 mežāzī sākās. Jūs varat ļoti viegli izrēķināt šo te un redzēt šos enerģijas laukus. Jūs varat ļoti viegli, kā saka, redzēt šos enerģijas laukus. Pēc tā, kad vienkārši prātā zinat, ka viens enerģijas lauks ir 18 grādi un viss saliksies. 18 grādi, tāpat kā jūs automātiski zinat, zīme ir 30 grādi, enerģijas lauks ir 18 grādi. Un pēdējais sektors, pēdējā sektora viduspunkts, es vēlreiz uzsveru, es šeit nevis uz uzsveru, bet viduspunktu uzsveru, jo šeit ir jāskatās pēc viduspunktiem. Viduspunkti viņi ir, kā man to pateikt, ja zīme ir kastīte, saprotiet, zīme ir kastīte, kurā vai viena siena, kur trāpot planēta, viņa atrodas vienā tādā griezumā dzīves, un viņi, teiksim tā, visvairāk darbojas tādā griezumā. Viņa atrodas Vēzī, viņa visvairāk izpaužās mājās. Viņa atrodas Jaunavā, viņa visvairāk izpaužās, kad cilvēks veic pienākumus pret citiem. Viņa atrodas Lauvā, viņa visvairāk izpaužās, kad cilvēks tur nodarbojās ar izlikšanu. Negatīvi, vai ar sevis, kā saka. Es ar to bieži nodarbojos, patīk man, tur daudz atrodas Lauvā. Tātad, bet enerģijas lauks, tas ir savādāk. Šeit ir jāņem vērā, ka spēcīgākais punkts ir viduspunkts. Tas ir kā, iedomājieties, bāka enerģijas punkts, no kura notiek, kā saka, izstarošana. Tūlīt jūs sapratīsiet, labi, redziet, šeit ir zīmes, tā ir plakne. Tā ir plakne. A šie te, 20 navāli, tie ir viņi uz stūriem, it kā stāv šī energosistēmā, saprotiet? Viņi stāv uz stūriem. Ja viņi stāv uz stūriem, tātad tas ir punkts, no kura šīs enerģijas izstarojas.
Un viņi nav tā noslēgti, tie ir enerģiju izstarojumi, viņi nav noslēgti lauki. Tāpēc uzreiz vienu uzreiz, kā saka, pateikšu, kad astroloģijā kādreiz saka, šeit ir ļoti grūti precīzi kaut ko klasificēt. Ja atrodas planēta ļoti tuvu šim te viduspunktam, kā es teicu, kardinālajās zīmēs, viņi atrodas uz viduspunkta, tur tieši saulgriežos, 18 grādi kardinālajā zīmē, 6 un 24 grādi fiksētajā un 12 grādi mutablajā zīmē. Tad planēta saņem ļoti spēcīgu enerģijas impulsu, ļoti spēcīgu enerģijas signālu no šī te navāla enerģijas. Viņai ir ļoti daudz navāla enerģijas šai planētai, ir ļoti spēcīgs impulss. Ja viņi atrodas kaut kur šādā zonā, kur navāli mainās, saprotiet, starp, tur beigās sākumā, tad par viņu var teikt to, ko daži astroloģi saka par zodiaka zīmēm. Viņi saka, planēta tur pirmajos lauvas grādos vēl nes vēža īpašības, un pēdējos lauvas grādos jau ir jaunavas īpašības, tā ir figņa, tā nav. Bet, kas attiecas par šiem enerģijas laukiem, tad praktiski, viņiem nav strikti noteiktu robežu. Jūs saprotiet, jūs nevarat noteikt robežu, jūs vienā rokā turat sarkanu lampiņu, otrā baltu. Viņu gaismas saskarās, tad viņām nebūs konkrētas robežas, būs kaut kāda zona, Tā... Jūs sākāt par vēstu, ka tur 21. jūlijas, tas ir vēstu beigas. 21. Jūs sākāt teiksim, es varbūt nepareizi, kā saka, pateicu, mēs atkal sākam domāt kaut kādos marazmātiskos kategorijās pilnīgi, kad, jūs mācaties astroloģiju, ļoti labi saprotat, ka Saule, kur atrodas, tas ir viens no 10 faktoriem. Un tagad beigsim, kā saka, domāt par 21. jūlijas, atveriet karti un jūs redzat, kur atrodas. Jums ir jāzina nevis 21. jūlijas, jums ir jāzina 27. vēža grāds ir robežšķirtne, vai 15. lauvas grāds ir robežšķirtne, kur, kā saka, tāda tabula un pat varat sarakstīt. Jebkurš var saprast šo te tabulu, ja ņem 18 grādi viens enerģijas lauks. Jums nav jādomā, kā saka, 21. jūlijas. Tāpēc, kad viņš nekad nebūs precīzi, jūs saprotiet, kad horoskopus drukā ir gads, kad 23. augusts ir lauva, ir gads, kad 23. augusts ir jaunava. Tā kā šīs kategorijās vispār domāt izbeidza. Ja jūs turpināsiet domāt, kā saka, horoskopu kategorijās, ko publicē avīzēs no tā līdz tā datumam, tur lauva, jaunava, tad varat vispār tālāk nemācīties. Tādās kategorijās nav jādomā. Mēs zinām, kad ir, kā saka, teiksim tā, kad enerģiju šie te enerģiju punkti ļoti spēcīgi ir 4 koki, uz kuriem balstās pasaule, tāpēc arī viņu tolteku astroloģijā sauc par kokaju bēteļa krustu, uz viņiem balstās pasaule, tie ir saulestāvji, vasaras, ziemas un saulgrieži, pavasara un rudenis. Tās ir enerģijas Čikčan, Men, Ahau un Ok viduspunkti. Un sanāk ļoti, kā saka, diezgan, kā saka, liela mazliet pretruna ar astroloģiju. Jo astroloģija ņem, viņa saka, kad zīmju viduspunktā planētai, ir ļoti, kā saka, liela enerģija, un tur uz malām viņa paliek mazīga. Zīme ir plakne, tur planēta atrodas malā vai vidū, tur nekādas nozīmes nav viņas enerģijai. Enerģija planētām patiesībā šie dotie enerģijas lauki. Kā jūs redzat, jo planēta atrodas kāda enerģijas lauka centrā, jo viņai būs vairāk šai planētai enerģijas. Ja kāda planēta atrodas, un tieši vēl atrodas kāda planēta tur, tanīs grādos, 18 kardinālajā zīmē, 6,24 grādi fiksētajā, 0 grādi svaros vai 0 grādi aunā.
12 grādi mutablajā zīmē, tur viņai būs maksimāla enerģija, un tur viņa atrodas pie enerģijas avota ļoti tuvu, un tur viņa uzlādējās ar enerģiju. Grūti to tagad apstrādāt, ja tas runā pretī, es saprotu klasiskajai astroloģijai, ko mācīja kura astroloģijas skolā. Jebkura astroloģijas skolā māca, kad vots fiksēto zīmju viduspunkts, lauvas viduspunkts, tur ir muča enerģija. Nifigā tur nav. Tieši viduspunktā tur nav tā specifiskās, kā saka. Viduspunktā, redziet, kas vēl par vienu lietu, tagad jums pateikšu, tagad, kad jūs analizēsiet cilvēkus, pat pēc Saules, pat pēc planētām, tagad iedomājieties, kad zināmā veidā spoguļi, pašrefleksijas spoguļi, 12 zīmes, par ko es visu laiku esmu runājis, viņi dotajā momentā kaut kādā mērā dzīvē vairāk nes negatīvu aspektu. Nu, kaut kādā mērā. Viņi nes slimības vēsturi. Tagad saprotiet, tagad ļoti interesants aspekts būs. Viņi nes negatīvu aspektu slimības vēsturi. Un kaut kādā veidā, ja mēs gribam iegūt brīvību, mums vairāk vai mazāk ir jāatbrīvojās no šī te aspekta, kas mums liek refleksēt uz tam zodieka zīmēm. Lūk, tas otrais aplis, tā ir pozitīvā enerģija ar pluszīmi. Teiksim, tā ir tā dievišķā vai kosmiskā enerģija, no kā iegūst planētas. Kosmiskā dievišķā enerģija. Un tagad iedomājieties, kā lai to pasaka. Redziet, cilvēkam ir planēta 6 grādi lauvā un 24 grādi lauvā. Viņa ir tad ļoti tuvu tam enerģijas centram, tam punktam sakrālajam. Un viņā praktiski šī te planētai nav izteiktas tādas lauvas negatīvās īpašības, tā superego. Viņam tad šai planētai ir enerģija no šīs lauvas zīmes. Enerģija, benenerģija vai ebenerģija. Viņš ņem dieva enerģiju, to dievišķo zīmes aspektu. A tagad, ja planēta trāpās līdz cilvēkam pašā lauvas vidū 15 grādi, kāpēc astroloģi tur redz to spēku 15 grādos lauvas vidū? Tāpēc, ka tur izpaužas visa negatīvā lauvas buķete. Viņa atrodas starp divām pozitīvās bākas vidus, punktiem. Saprot, viņa atrodas tālu, kā saka, no enerģijas avota, un tieši vidū, kur viņa it kā ir attālināta no enerģijas avota, tur izpaužas tā negatīvā buķete. Kā saka, spogulis. Pozitīvie, teiksim tā, viens enerģijas avots ir šeit, šinī pusē. Otrs šinī pusē. Bākas gaisma tais izstarojums. Uz pašu centru aiziet vismazāk, viņš sasniedz maz. Un tāpēc darbojas spogulis, un spogulis darbojas visspēcīgāk. Tāpēc tie ir ļoti smagi punkti, viduspunkti. Lauvas, skorpiona un ūdensvīra, un vērša viduspunkti, viņi ir smagi ar to, ka šīs tie kosmiskās enerģijas avoti ir tālu, fiksētās zīmes, viņas ir tādas, tādas viņas ir. Un tie ir tie viduspunkti, kas ir nesto aģiržīmests. Aģiržīmests ar ego, lauva, aģiržīmests ar kaislībām, skorpions, aģiržīmests, apmātība. Apmātība ar egregoru, ar kolektīvu ūdensvīra viduspunkts un apmātība ar naudu vērša viduspunkts. Kad mēs fiksētajās zīmēs, kā saka, esam šeit, planētas, tad mēs jau varam teikt, mēs varam teikt aspekti, viņas tur spēcīgi ieliec vai kaut kā, akcentē, bet atcerieties, šo te 20 navālu lauka vidū ir enerģijas, tāds, kas enerģiju, pulsē, saprotiet? Enerģiju dod. Un ja planēta saņem to enerģiju, viņai ir, varētu teikt, viņi ir vieglāk izvilkt no zīmes iedarbības, šītas spoguļu iedarbības, ties ir enerģijas avots. Tā ir tā ūdensvīra laikmeta astroloģija, par ko visās skolās runā, bet neviens nešrunta nezina, kas viņa ir. Kad mēs runājam, atnāks ūdensvīra laikmets, mēs visi pozitīvāk skatīsimies uz astroloģiju. Lieta ir tāda, ka astroloģija 12 zīmes, tā ir slimības vēsture. Astroloģija 20 enerģijas lauki, tā ir pavisam cita astroloģija, tā ir spēka astroloģija, tas ir tas, kur planētu spēks apēt tas, ko viņi saņem. Bet
tad jums ir jāzina par 20 navāliem, kādu spēku katrs šai planētai piešķir. Pēc šiem te navāliem jūs varat apmēram spriest, kādu spēku, kā saka, planēta saņem no tā. Jūs domājat, vot Mežāze apraksta 18 grādi Mežāzī, 18 grādi Mežāzī, tas bija kaut kur 8. janvāris, zināt, 18 grādi Mežāzī, imidžu zonas viduspunkts. Un es esmu pieņēmis 8. janvāris, starp citu vecais jaunais gads Krievijam, tur, man liekas, atrodas imidžu zonas viduspunktā. Un tātad, mēs astroloģijā runājam Mežāzes darbs, karjera, sistematizētie cilvēki, karjeristi. Es esmu apstrādājis 1000 karšu, 5000 kartas. Un tur ir interesanti, tie, kas tanī zonā dzimuši 8. janvārs 9. Tas ir sievietes, kas tā par saviem bērniem, kā lai to pasaka. Līdz cirmam vecumam meitu neatlaiž. Meitai 40 gadi, viņa mamma neatlaiž, viņas vaktēt, saprotiet, nedod Dievs. Ne tas cilvēks blakām, vai to meitas bērnus meitas audzina meitas vietā. Meitu vaktē, viņai meitai piedzims 2 bērni. Tai mammai viņas ir tagad 3 bērni. Meita un vēl 2 viņas bērni. Viņa izēd visu pirmo, otro vīru, izēd no ģimenes, lai tikai būtu tāda kaķaudzētava, saprotiet. Viņa un vēl 3 sievietes, kuras viņa vaktē. Viena pieaugusī lielā meita un 2 maziņās. Un tādi gadījumi nav mazums. Mežāži. Ko tu viņai karjera neinteresē? Tur imidžu zonā uz 18 grādiem. Vienkārši stāv spēcīgi, kā saka, planētas, tur akcenti ir. Vēži. Oi, vēži mājās sēdētāji, saprotiet, visi tādi pie pavārda sēž, Šumahers Vēzis. No vēžiem, zini, kādi traķie iznāk? Tur čuveni atrodas enerģija vēzī. Kuram čuveni zonas vidus atrodas planētas, tur tāda enerģija nāk. Čuveni 18 grādi vēzī. Es nezinu precīzi, kura tā diena ir tur ir. Grādis, viņa nekā nesaprot. Es atkal nekad nemīlu runāt dienu kategorijās no tāda līdz tāda datumam, tāpēc, ka tas es uzskatu tā ir profanācija astroloģija. Šo nedzīvo pēc tā. Es dienu profanāšu grādos. Es nemāku. Es zinu tikai 3 dienas. Es zinu 21. marts, kas ir Čikčana viduspunkts. 21. jūnijas oku viduspunkts. 23. viduspunkts. 23. septembris men viduspunkts. Un 21. decembris Ahau viduspunkts. Pārējām pie 3. enerģijas zona, kas atrodas šīs te mutablajās zīmēs. Kāpēc viņi tā strādā? Bet tur rezultatīvais krusts atrodas. Hišs, jaunavas, kādi meistari visumā. Cik jūs esat jaunavas redzējuši, kas blinsot viņās ir kaut kas? Viņš nav nekāda jaunava, viņš noslīd pēc visu līdz perfektumam. Tā hiša enerģija tur atrodas. Ja viņam trāpās planēta 12. grādā, kur ir jaguārs, saproti, maksimāli koncentrēts, un te jūs redzēsiet jaunavu, tad jaunava ar zobiņiem, saprotiet tādu. Nograuzīs jūs jaunavu. Tāpēc, ka tur ir hiša enerģija. Tāpēc, ka 12. grāds ir hiša enerģijas viduspunkts. Un 12. strelnieka grāds ir kavaka enerģijas viduspunkts. Un zivīs ir kana enerģijas viduspunkts. No kurienes zivīs trakot daudz ir? Kas viņi sapņo ar kādiem matiem? Tur Džims Morisons, tur kana enerģija, fantaņit. Da fantaņilse. Heroīnu ar šņabi jau. Arī labi kombinācija. Nu. Arī ir kombinācija. Kāpēc dviņiem tāds, dviņi, alķīmiskā zīme, saka, prozerpīne tur dviņus pārvalda, Globa saka. 12. grāds dviņos, muļuku viduspunkts, tur kosmiskā informācija, tīrais kanāls ar muļuku, ar Akašas kronikām. Apskatieties, kādam cilvēkam ir planēta 12 grādi dviņos, tur tīrais izeja uz Akašas kronikām. Tur enerģija netur, saprotiet, netur kompjūters, projektos, netur, kad stāsta par tādām lietām. No tā. Tātad, šī te ir pozitīva astroloģija. Tas ir tas, kas ir pozitīvais, kur jūs
Saprotiet, jūs no sākuma ieraugat cilvēkam pašrefleksijas spoguļos. Ieraugat visu to negatīvo bagāžu, ko viņš no sociālās nosacītības vēl. Redzat, planēta tur ir viens, viņš vēzī, viņam planēta ir, viņš tur 30 gadi no mammas bruņčiem nevar attiekt, vispār nevar neko izdarīt, pilnīgi vēzis, saproti, viss tikai, šitās te, kā viņam palīdzēt cilvēkam? Jums tā planēta ir jāpieslēdz pie enerģijas, špīkeris. Pie kādas enerģijas? Vai nu jūs pie čuveni pieslēgsiet, pie čuveni visticamāk tur. Ja pašā vēža sākumā, tad okvai pieslēg. Tāpēc, ka caur šo navālu enerģiju jūs izvēlat to perversiju ārā. Tāpēc, ka zodieka zīme zināmā mērā dod perversiju, un navāla enerģija dod spēku, power. Tā. Kā viņu var pieslēgt? Kā viņu var pieslēgt? To nodarbinās. Var pieslēgt. Jā, Nāc pa vidu, jā? Jā, var pieslēgt. Jums pašam ir jābūt vienkārši saistītam ar kalendāru, kalendārā iekšā. Jums ir jāfunkcionē, kalendāru zinat, kalendārs jūs paņems. Ja jūs sākat dzīvot pēc kalendāra dienas skaitīt, tad kalendārs jūs paņems, ievilks un sāks griezt jūsu dzīvi, un jūs būsiet kalendārā tādā ciklā iekšā. Lai, kad jūs būsiet kalendārā iekšā, jūs varēsiet pieslēgt jebkuru. Vienkārši ir, es teiksim atklāt, es nezinu, kā Tas beidzot kaut kas godīgs. Runās ir tas stunda, jā. Tagad, ja vēl sīkāk, tad šo te viduspunkti, protams, kan viduspunkts ir 12 zivīs un muļuku viduspunkts ir dviņos. Tieši muļuku dod dviņiem to bezgala pozitīvu aspektu. Dviņi, kuri ir starp oku un muļuku, tur 21. grāds, viņš dod dviņos to baltavņāpu stājiet, saprotiet, kur muldēšana un tolka nekāda. 21. grādā tur ļoti daudz ir tieši tā dviņu, kā saka, aspektu. Tur ir starp muļu. Kad 12 grādi dviņos, tur jau ir muļuka, saprotiet, aspekts. Tur ir informācijas kanāls. Fiška jau. Zaradīsies šitiem te raidījumiem jau var sākt spiest. Jā. 12 grādos atkal dviņu, kā saka, redziet, dviņu aspekts ir vairāk spoguļu aspekts 21 grādā, 12 grādos ir enerģijas aspekts vairāk. Kaut arī redziet, no otras puses nav nekā ne laba, ne slikta. Planēta, kas atrodas starp enerģijas laukiem, tad enerģijas lauku minimums vienmēr ir šeit starp. Enerģijas lauku minimums ir 9 grādi mežāzes, 27 grādi mežāzes, 15 grādi ūdensvīrs, 3 grādi zivis, 21 grādi zivis. Un tā visur, kur arī pārējās. Šeit starpā ir enerģijas lauku minimums. Enerģijas lauku minimumā atkal planēta iegūst maksimālās izpausmes tieši no zīmes. Maksimālās izpausmes no zīmes. Tas ir, protams, lauvas vidū ir maksimālās izpausmes, kā lauva kā spogulis. Maksimālās izpausmes dviņu, kā bezgala daudz informācijas, ārprātīgi daudz, dviņu visu aptver, 21 grāds dviņos. Maksimāla reliģioza tendencija, ziniet, reliģiozs fanātisms maksimāls, kur 21 grāds par reliģijām atbild 21 grāds, un ar reliģiju saistīts tieši, kur enerģijas lauki ir maz, 21 grāds strēlniekā. Psihiskās novirzes, kur zivs izpaužās kā zivs spogulis, kā novirzes, viņas 3 grādi, 21 grādi zivīs. Auns, kur tipiski jauna īpašības, par katru cenu, kā saka, pierādīt sevi. Ziniet, kā saka, var cilvēks aiziet, viņam tas aunas spogulis tik spēcīgs, kad viņš var, var pat ziedot sevi, kā saka, idejas. Tas ir 9 grādi aunā. 9 grādi svaros atkal to aspekts ļoti spēcīgs ir.
Auna aspekts izpaužas vairāk 9 grādi, kā lai to pasaka, 9 grādi un 27 grādi auna aspekts izpaužās. Vēža aspekts 9 grādi, 27 grādi, mežāza aspekts 9 grādi, 27 grādi. Tieši mežāža kā karjeras aspekts, karjeras, saprotiet, kur mežāža spogulis 27, 9. Apskatieties, mežāža tanīs vietās ir bieži vien cilvēkiem, kas mūsu pareiķināt ministriem, apskatieties, jūs daudz atradīsiet tanīs, kā saka, punktos, kur viņi ir dzimuši vai uz pašu jauno gadu 9 grādi, vai jau mežāža beigās, tur 27, 26. Lūk tā. Tāpēc, ka tur darbojas tieši mežāžas kā karjeras aspekts. Tāds, kā saka, klusums, saprotiet, tagad daudz domā, sāka viņš mācīt astroloģiju, kuda zavjol. Kuda zavjol es pateikšu, kur Hitleram konstelācija bija? Zinat, Hitlera karti esat Adolfi skatījušies? Ja jūs neesat skatījušies Hitlera karti, es esat mācījušies. Tādus cilvēkus neskatoties, tad var iemācīties. Tad. Tas pirms vēsturē jāmācās, lai Hitleris parītos. Tad tu vari tālāk kaut ko. Lieta ir tāda, ka vēsturē visu, ko var sarakstīt, apsties astroloģijā un redzi, kas tur patiesībā bija. Neinteresē vai tur. Par lieliem cilvēkiem, ziniet, kas ir, kā saka, jo lielāks cilvēks, jo vairāk par viņu saraksta visādas lietas. Gan uz labo, gan uz slikto pusi var pārspīrēt. Jā, es varu ārāk muļķību. Hitleram planēta konstelācija bija Vērša sākumā. Vērsis, saprotiet, mākslinieks viņš sākumā bija, bildītas zīmēja. 6 grādi Vērsī ir maņika enerģijas viduspunkts. Ko viņam viens roku izdomājis bija? Sveicienu, viens vienīgais roku. Normāls maņiks. Maņik, tāpēc, ka tur enerģija maņik, tāpēc, tāpēc, ka enerģija maņik. Tur viņam viss bija. Vērša otrajā pusē viņam nekā nebija. Vērša pašā sākumā, kur maņika enerģija. Zināju, kad ASV armijai viņai pirms viņi šidāt, tagad tas jaunais viņu šidāt arī pirms. Jā, tas vēl pirms Hitlera arī. Tas īstenībā viņš, lai, it kā Hitlers paņēma no viņiem to vispār. Varbūt. Bet man ir tāda māksla vienmēr pievilkt visu, ko zem savas mācības, tā kā pievilkt. Ja vai tad to ir baltu Ja baltu zīmes arī pievilkt. To jau pirms viņiem jau romieši lieta. Jā. Tas Gladiatori paņēma no romiešiem. Kur romieši ņēma? Nē, romieši, kad gāja ārā, kā saka, kauties glārēnā, tad viņi teica, kā saka, navei nolanties veicina tevi Cēzari. Kā viņiem tur pa latīniski bija? Mortis, mortalis, nezinu. Bet tā bija apmēram. Jā, un tie šitā, kas ir karēji. Un Filmās rādīs pareizi. tie ir enerģijas lauki. Un lai vēl jums sarežģītāk paliktu, lai vēl vairāk jums sajauktu galvu, lai vēl vairāk jūs saprastu, ka vispār tā astroloģija. Es tagad domāju, Jana Reķi tomēr pareizi darīja, ka šodien neatnāca. Viņai vēl lielāks šoks būtu nekā no Tātad. Tagad vieglāk saprast. Dažiem jau vieglāk palika. Daži vienkārši kalendāru zina. Vajadzēja šito stāstīt. Kas kalendārs? 4 nodarbības. Redzi, kad tu sapratīsi, kad kad tomēr jāstājās ir mūsu grupā, un kas ar kalendāru strādā, jo tad Jāmaksā biedru naudu. Jāmaksā biedru naudu, lai pieslēgums jādabū, lai varētu pieslēgt cilvēkus, un viss būs kārtībā. Kā es saprotu, mēs jau tā jau esam daļai pieslēgti. Vēl strādā. Šodien pa durvis man attaisīja vaļā, nevajadzēja neko pieslēgt, pat sarakstā nebija nevienā. Un tā ņem un attaisīja. Tad jau jā. Tātad pirmā enerģijas lauka puse, viņa vairāk ir mīnus, otrā, teiksim tā, kā vairāk plusi ir. Tāpēc jūs ievērojat, ka vienmēr, kā saka, šeit, kur ir čikšana mīnus puse,
tur pirms 21. marta ir ļoti smags periods, tur dzīvības enerģija it kā notiek uz atjaunošanos, un šeit otrā puse pēc 20. marta aiziet uz plusu. Pirmā ir mīnus puse. Hitleram mīnusā visas planētas atrodas. Viņam negatīvajā maņika aspektā atrodās. Kurā veidā tur ir robežas starp plusu un mīnusu? Viņš Katrai pa vidu. Bet kā to saprast, ko tas nozīmē? Nu, tas vienkārši priekš viņa, tas ir, it kā, ja nosacīti, tad... Ja tās negatīvās izpausmes viņam vairāk? Es pats nezinu, vienkārši skaitās tā, kad mīnus, kā saka, un plus. Tas ir ļoti novērojams. Domā pats. Saucās domā pats. Domā pats. Es novērojos, jūs varat, kā saka, novērot. Piemēram, kā lai to pasaka, pats interesantākais tas, jūs vienmēr, kā saka, varat novērot to ar enerģijām vasarā, kad visi gatavojās Jāņu svinībām pēc 20, tieši līdz Jāņiem, kā saka, līdz Jāņiem. Līdz 21. martam 10 dienas jaunieši to varēja novērot, ļoti liela seksuālā spriedze ir, jo tur roka enerģijas mīnus puse ir. Suņiem, kaķiem tas jau darbojās? Noteikti. Kaķiem vismaz noteikti. Es tik kā saka, ar zoofīliju, kā saka, nestrādājam. Tāpēc par suņiem kaķiem zināt nevaru. Pēc 21. marta jau suns pāriet plusā, tur ir kā saka, stress noņemās. Un tāpat arī pirms Ziemassvētkiem, tur ļoti, kā saka, smagi pirms 21. kad iet plusā jau, tad mēs svinam oficiālos Ziemassvētkus, ievērojiet. Kad gan oficiālos Ziemassvētkus, gan oficiālos Jāņus mēs svinam jau šeit, kur plusā ir enerģija. Šeit svinam. Bet jāsvin ir enerģija maksimumā, 21. šeit. Un tur, kur starp plus un mīnus, tur ir tas powers, tur ir maksimums. Būtībā. Viņi var ļoti viegli. Es no galvas zinu, kurā grādā, bet es skatos to zodiakālo karti, es automātiski zinu, kurā grādā kas atrodas. Vienkārši skatoties grādus zodiakā, to var piešauties ļoti viegli, es zinu kalendāru. Atver jebkuru karti. Jā, zinu kalendāru. Un astroloģiju. Labi. Kalendāri viss tas skaidrs. Principā ir jāzina kalendārs. Kas tas tāds ir? Ko vairāk nav? Pabeigt. Jebkas. Spiež šito? Jā, tev nav opciju daudz. Tā kā tīvi šeit išņik mierīgi var pateikt, ja tev nav citu pogu, ka tikai viena, tad spied viņu. Tātad, redzat balts, kā saka, ekrāns, tāpēc, kad enerģijas ļoti daudz ir. Kurš tikai pieslēdz? Kaut kas zog, man liekas, kaut kur, ne? Nav kaut kas caurums. Lamats šodien ir. Kā tev ar enerģiju ir? Skaisti. Tev godīgi, redzi, kosmos vēl nedod, kā saka, enerģiju. Gribi lamatu? Tas, ka... Šodien bija āšļu. Divas. Dos. Nesaprotu es viņas kartas šitās. Tev vajadzēja redzēt tikai to, ka tur ir zelts. Redzi? Tas ir, ko mēs, kā saka, tagad redzam. Ko mēs tagad redzam? Mēs redzam to, ka saule tagad tuvojas, tūlīt būs. Šī naktī saule būs atbaļ enerģijas viduspunktā. Bet to mēs skatāmies pēc saules, to enerģijas? Nē, planētas mēs skatāmies. Mars tuvojas secnab enerģijas viduspunktā. Principā tikai planētas. Planētas, protams. Skatieties, Jupiters atrodas 21 grāds jaunavā. Ko tas nozīmē? Jupiters 21 grāds jaunavā. Viņš atrodas tipiski jaunavas zīmē, viņš ir bez enerģijas zonā. Jupiters ko dod? Jupiters dod cilvēkiem paplašināšanos. Paplašināšanos. Tagad cilvēkiem, diemžēl, Jupiters tur 21 cilvēkiem tikai darbu un pienākumus paplašina. Nekādu power nepaplašina Jupiters. Viņš jaunavu paplašina pienākumu. Slimības paplašina, tur 21 grāds Jupiters tur atrodas. Un Saturns tikko pagāja, kā saka, Pavers bija Saturnam. Viņš tagad pagāja garām, bet griezīsies apkārt. Viņš ir tuvu
Kavaka punktam Saturns ir. Kavaka enerģijas punktam 12 grādi. 12 grādi. Automātiski mēs redzam, Saturns ir netālu no Kavaka enerģijas punkta. Tas ir apmēram tā Saturns, kas praktiski negatīva planēta, viņš sāk nest dāvanas atklāsmes, tādā Kavaka zonā enerģijas punktā. Un šit kā pēc būtības negatīva planēta Saturns ierobežo. Bet viņš tur iet, kur Kavaka ir, un viņš dod šito te izpratni. Nolīst par izpratnes lietus par cilvēkiem. Plutons, kas transformē visu, ka viņš ieies īmiša enerģijas viduspunktā, un tad var sākties pasaules karš. Viņš tagad ir 16,5 jau ir, viņam vēl pusotras grāds. Uz ķimiju jāgaida viņu. Ko? Uz ķimiju jāgaida viņu. Nu, ja Plutons, kas transformē visu, viņš ieiet īmiša centrā, īmiša ir cilvēku dzīvības koks. Ja viņš ieiet īmiša centrā, Plutons. Viss kas var būt? Kaut kas jauns, bet nu jau karš. Jā, nu varbūt ne karš. Tur jau viņu uz Dotajā momentā, piemēram, Saule atrodas atbaļ enerģijas centrā, Tāpēc neko nevar. Mēnesis atrodas šodien tieši Kimija enerģijas centrā atrodas mēnesis. Tikko pagāja garām Kimija enerģijas centram. Ko tas nozīmē? Sajūtāt pirms 3 stundām, 4, kā saka, mēnesis, kas ir tranzitējošais mēnesis, kad viņš iet pa enerģijas punktu. Kad jūs automātiski mēnesis it kā aunā viņš ko, kā saka, pastiprina. Nu, aunā mēnesis iet. Aunā mēnesis uzreiz cilvēki sāk par daudz, kā saka, uztraukties, paliek varbūt agresivitātes vairāk. Ziniet, mēnesis padara aunu spoguli, to es aizskaitinātāku agresiju. Nu, mēnesis aunā, ziniet kā. Enerģijas ir, nav svārstības. Pirms 2 stundām mēnesis bija tur, kur enerģijas avots, 18 grādi aunā, Kimija enerģijas navāla centrs. Un tur mēnesis nedod auna īpašības, tur mēnesis vienkārši viņš ar Kimija enerģiju piesātinās, paņemam to enerģiju, ir powers. Tad tas ir tie spēka punkti zodiakā. Un šodien labi, šodien pieslēgums kāds ir. Šodien var apskatīties un skatieties, Saule un mēnesis atrodas spēka punktos. Saule atrodas Akbala spēka punktā un mēnesis atrodas tur tuvu Kimijas spēka punktā. Mēs varam apstīties, kāds ir pieslēgums. Nav vai ir, nu kāds saka. Pievelciet 15 reizes, apstīsimies, ir pieslēgums, nav. Tā kā. Nu, tāpēc, kad viņš tiešām planētas ņem enerģiju no tiem punktiem spēku, tur ir planētu spēka punkti, nevis afētika, ko tur kāds tā kā raksta. Skatieties, un šeit šitos var izdzēst. Nu, ko te raksta, kas te? Afētika, cik, kas saka, planēta. Ir tāda tabula. Ir tāda tabula, zēcot ārā kartes ustanovkas. Vot, afētika. Te var, kā saka, visu, kā saka, piespraust, un tā viņš cipa tur pēc kefera, pēc lilī. Nu, it kā viņš spēks, tā svītriņa, ļauns, labs, daudzi astroloģi to izmanto. Vismaz skolās māca, ka tam kāda nozīme ir. Praktiski spēku mēs varam redzēt planētu, zinot planētu spēku, bet tieši pozitīvo spēku, zinot šos te viduspunktus. Skatieties, Saule ir piesātināta ar spēku, mēnesis piesātināts ar spēku, Saturnam daudz spēka, Mars tuvojas tuvāk spēka punktam, Venēra jau pagāja, iet ārā no spēka punkta, Merkūrijs vispār 28, tur Merkūrija minimāla spēka iedotajā momentā. Tā kā, saprotiet, Merkūrijs darbojas mežāsī. Uztarat, kā Merkūrijs darbojas mežāsī. Jums bija viegli šodien darbā domāt, risināt uzdevumus? Viegli bija? Īstenībā jā, reti viegli. Normāli paši, viss bija baigā līmenī. Tad tev vadošs darbs ir, tad Merkūrijs mežāsī strādā. Cilvēkam, kuram reāli, kā saka, jādomā, jārisina, nav tik viegli.
Man Merkūrijs savukārt bez enerģijas pilnīgi šodien bija. Nu jā, īstenībā es prasīju no citiem. Tev mežā zina Merkūrijs. Es domāju, tu par roku, kā saka, uztaisīt. Būtu viegli norganizēt. Jā, es Nu tad ir mežā. Šeit Merkūrijam ir maksimāla mežāža enerģija. 10. mājas enerģija viņam ir. Tāda power enerģija viņam nav. Un Plutonam drīz būs maksimālā power enerģija. Melnajam mēnesim ir maksimālā power enerģija. Nē, melnajam mēnesim. Jā, melnais mēnesis. Ķib enerģijas centrā nesen gāja ieviet ārā. Bet es nezinu, vai melnais mēnesis arī tur stiprāks, vājāks ir. Urāns, Urāns atrodas praktiski uz spēka punkta. Urāns tagad ļoti spēcīgs ir ķimija. 17 grādi ar pusi urāns, 18 grādi ir ķimija centrs. Īstais laiks nomirt. Nē, nu urāns, viņš pozitīvo ķimiju. Teicim, urānam ir ķimija enerģija. Tātad praktiski dotajā momentā, ja urāns atrodas ķimija enerģijas centrā, urāns vienmēr tās, tādu pilnīgi negaidītas izpausmes. Kā saka, var ļoti negaidīti nomirt, pilnīgi negaidīti. Absolūti negaidīti. Kurš gaidīt? Pilnīgi nezapna. Pilnīgi tā, kā teica Volants, viņš teica, viņš saka, беда даже не в том, что человек смертен. Это были еще полбеды, беда в том, что он внезапно смертен. Vecie cilvēki, viņi visi gaida. Ko tā viņš domā? Gaida kāzas, ka būs... Jā, man māma arī viņa saka, katru rītu man zvani, kā saka, lai līķis nesāk smirdēt, ja nomirst. Viņa saka, zvani katru rītu. Nav, ja tā teikusi, ka es jau tad vakarā jau atslēdziņas no durvīm izņemu. Nē, uzlauzīs durvis, tad mūži saprot. Nē, bet viņai jau faktieris uzlauzīs no rīta. Tev Pats es tās gaidu no 70 gadiem, tad 94, kas nenotiek. Es varu pa balkonu ielīst. Viņai balkons augšējā stāvā pie jumta, tādos mēs ugunsdzēsējus līdām iekšā, nav problēma. No jumta var ielīst balkonā, kas ir augšējais stāvs, praktiski samērā vienkārši. Tur cilvēki domā, augšējā stāvā dzīvoja, neapzaks dzīvokli. Elementāri tur var ielīst. Pirmais un pēdējais stāvs ir sprints par apzakšanu sērē. Tātad. Tas ir balkons. Tātad praktiski ātri uz spērienu nosakiet tā, dotajā momentā. Redziet, kā uz spērienu var noteikt, ja jūs jau, kā saka, nemācīsiet. Tātad šeit ir, kā saka, centrā, tātad Merkurijs atrodas mīnusā, Venēra atrodas plusā, Saturns atrodas plusā jau, Mars atrodas mīnusā, Jupiters atrodas vispār ārpus enerģijas laukiem. Mēnesis atrodas plusā, Urāns atrodas mīnusā, Neptūns atrodas mīnusā, Saule atrodas enerģijas tūlīt vēl mīnusā, bet tūlīt būs pašā enerģijas centrā un pāries plusā, bet Saule mīnusā bija. Pallāda atrodas ļoti spēcīgi uz enerģijas asteroīds. Uzvarot Pallāda atrodas plusā un uz enerģijas centra. Kuras? 7 grādi ūdens vīrā Pallāda. Tātad Pallāda ir plusā un praktiski netālu enerģijas centra. 6 grādi ūdens vīrā enerģijas centrs. Ko? Šādi var arī uz priekšu skatīties arī. Ja, kas? Šādi datumus priekšu var skatīties. Kad planētas enerģijas centrā, protams. Kādā navālā? Ik navālā Pallāda. Bet Pallāda tā neizmanto. Teiksim tā, dotajā momentā, ja mēs pa navāliem, kā saka, aspektējam, ja mēs pa navāliem skatāmies, tad, protams, ļoti spēcīgi ķimija, kā saka, darbojas. Ķimija Ecnab spēcīgi darbojas, Kavak spēcīgi darbojas, tur Saturns ir, Saturns viņš visu laiku tur ieslēgtu, kā saka, Kavak enerģiju. Bet viņi tāda žostkai Kavak enerģija, ja viņi tāda, saprotiet, te ir drīzāk tā, ka, es nepareizi teicu. Un tagad jūs mani atvainojiet, es pateicu nepareizi, nokļūdījos. Es tikko teicu, Saturns ieslēdz Kavak enerģiju, tas ir pilnīgi šķērsām. Kavak enerģija izpaužas caur Saturnu, tas ir pareizi. Te ir jāsaprot pareizi. Navāls ir enerģijas lauki, kas visu laiku izstāv. Un
šī enerģija, viņa var izpausties caur planētām. Planētas ieslēdz zodieka zīmes. Saturns ieslēdz strēlnieku, Venēra ar Merkūriju ieslēdz mežāzi, Saule ieslēdz ūdensvīru, Jupiters ieslēdz jaunumu. Saprotiet, kur ir starpība? Planētas ieslēdz zodieka zīmes. Viņas, tu saprotiet galveno aspektu, viņas liek darboties tam dzīves aspektam, kas ir zodieka zīme. Viņas liek tam dzīves aspektam darboties. Enerģijas laukus planētas nevar ieslēgt, jo enerģijas lauki ir primārāki par planētām, viņi galaktiskais mērogs. Un enerģijas lauki, viņi var izpausties ar planētām. Teiksim, planēta, nesot savu iedarbību uz cilvēku, viņa kaut kādā veidā, viņa vēl iznes uz to cilvēku enerģijas lauku. Tas ir viens aspekts, kā var skatīties astroloģiju. Tā kā mazu starpbrīdi, lai jums dotajā momentā Merkūrijs tiek līdzi informācija, un tad turpinam par vēl vienu lielāku noslēpumu mājā, kurš daudz ko strādā. Ko? Pēc maniem skatījies? Nē, pēc tevīm. Pauze, kā saka, šodien mieg ciet daudzi. Kurā vietā? Es pēc ūdens. Tas tu šito, kad atnāca gulēt uz šeit? Tas? Ko tu pēc, kad atnāca gulēt?